Jau ilgstoši ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā autokravu pārvadātāji saskars ar šoferu trūkumu. Nozare attīstās, kravu pārvadājuma apjoms pieaug, tādēļ jauno šoferu piesaisti ir aktuāli. Smago automašīnu vadīšanai nepieciešamo C kategoriju var iegūt autoskolā Einsteins, kurai uzkrāta pieredze jau kopš 2011. gada, un tā ir filiāls visās lielākajās Latvijas pilsētās. Andri, pastāsti, kādas ir iespējas autoskolā Einsteins iegūt C kategorijas autovadītāja apliecību? C kategoriju var mācīties jau no 19 gadiem, taču CSDD eksāmens mēs drīkstam kārtot tikai no 21 gada. Kā notiek apmācības praktiski? Autoskola Einsteins jums var piedāvāt gan klātienes apmācību, gan attālināto apmācību. Mums ļoti populāri kļūst tieši attālinātā apmācība, jo viņa dod priekšroku mācīties jebkurā vietā, jebkurā laikā, vienkārši video formātā. Ja jūs mācāties, tā teikt, klātienē, jums ir jānoklausās 10 nodarbības, un tas praktiski aizņem kādu mēnesi. Taču, ja jūs mācāties online, jūs drīkstat noklausīties maksimums 3 nodarbības vienā nedēļā. Līdz ar to tas arī sanāk, ka jūs mācāties aptuveni mēnesi. Ļoti bieži šie topošie C kategorijas autovadītāji izvēlas kārtot šo eksāmenu kopā ar 95. kodu. Pastāst vairāk par šī koda nozīmību un kā var iegūt šīs zināšanas. 95. kods izvēlās tie kursanti, kuri grib nodarboties ar komercpārvadājumiem. Ja jūs mācāties pirmreizēji 95. kodu, jums nav obligāti jāiet uz autoskolu. Autoskola piedāvā kursantam visus palīgmateriālus, kurus viņš vienkārši pats mierīgi sagatavo un sagatavojās teorētiskajiem jautājumiem. Līdztekus teorētiskajai apmācībai rekomendējams uzsākt arī praktiskās braukšanas nodarbības. Cik ilgā laikā ir iespējams iziet šīs praktiskās nodarbības, lai jau sajustos droši pie stūres un varētu doties uz CSDD kārtot arī gan teorijas, gan prakses eksāmenu? Lai tātad veiksmīgi varētu startēt jau uz CSDD braukšanas eksāmenu, būtu nepieciešams vismaz tās minimālās 10 nodarbības izbraukt, bet prakse rāda to, ka katram kursantam cilvēkam tas viss ir ļoti dažādi. Autoskola Einsteins mums pa visu Latviju ir tātad vairāki kravas automobīļi. Rīgā tātad CSDD nodaļā vienīgā ir tikai kravas automobīlis savs, pārējās pilsētās tātad kārto ar autoskolas mašīnām. Un kāds ir plus Rīgā kārtojot, tātad mums mašīna ir identiska Rīgas CSDD nodaļai. Līdz ar to tātad kursantiem tas pavēr daudz plašākas iespējas eksāmenus nokārtot ar pirmo reizi. Kādas ir cilvēku iespējas pēc tam, kad ir jau iegūta C kategorijas autovadītāja apliecība, kārtot eksāmenu un iegūt CE kategoriju? Iespējas ir, protams, paaugstināt savu kvalifikāciju vēl vairāk, pēc C kategorijas iegūšanas nākt un kārtot CE kategoriju, kas jau mums tātad ir gan kravas transporta līdzeklis plus piekabe, vai seglu vilcējs plus puspiekabe, piemēram. Tātad tādējādi palielinot arī savas darba iespējas, darba tirgu. Autoskola Einsteins piedāvā praktiskās nodarbības arī citu autoskolu kursantiem. Un arī, ja nepieciešams kaut vai izbraukt pirms braukšanas eksāmena, tad droši arī sniedzam tādu kā testa eksāmenu. Autoskola Einsteins ir digitalizējusi arī juridisko jautājumu pusi, piedāvājot iespēju slēgt līgumu attālināti. Pēc līguma noslēgšanas kursantam tiek izveidots personalizēts e-profils, kurā iespējams ērti pārredzēt un kontrolēt savu apmācību procesu. Viņš var kontrolēt gan teorētisko apmācību, viņš var redzēt, kādas brīvas vietas ir instruktoram, viņš var pieteikties tām braukšanām, viņš var apmaksāt tās braukšanas. Mēs tā kā mēģinām attiekt no tā, ka instruktors saņem skaidru naudu uz rokas, lai tomēr visi nodokļi ir apmaksāti. Ja ir vēlēšanās jums iegūt tiešām to C vai CE kategoriju vai 95. profesionālo kodu, es domāju, ka Autoskola Einsteins ir labākā jūsu izvēle.